Jūs zināt visas mašīnas vēsture, kāpēc viņas šeit? Jā, vajag tikai datorā paskatīties. Ļoti interesanti. Redziet, cik tīras mašīnas mūsu klienti atgriež. Ļoti tīra mašīna. Ļoti labā stāvoklī. Un arī spogulis arī ir interesants. Te jau laikam kaut kas ir saplīsis iekšā, jāskatās. Bet kāpēc viņa tāda no malas ir krivāja? Es pirmo reizi redzu tādu ļoti, viņa kaut kā... Reikur, tāpēc, ka viņai saplīsa priekšā kaut kas piekarē, atspere vai amortizators. Tāpēc viņa ir tāda krivāja. Jā. Tad sanāk, šeit ir tāda штрафстояночка. Sortirovačная стояночка. Un, ja ir normāla mašīna, jūs to pārdodat? Jā, mēs viņu taisam un tā pārdodam. Bet, ja viņa nav normāla, droši vien kā šitā, tā mēs viņu pārdodam kā ar defektu. Bet detaļas mēs netirgojam, kā daudzi domā. Kā jūs sarunājat, lai jums visas tas mašīnas vestu? Tur ir nodaļa vesela, kas to dara. Tad sanāk, tas ir tāda oficiāla vieta, kur atbrauc tādas